Pēcis un 3 meža takas. Reiz zaļajā mežā, lielajos kokos, dzīvoja mazs, ziņkārīgs pētiķītis vārdā Pēcis. Pēcis bija ļoti mīļš, taču viņam bija viena problēma. Viņš vienmēr steidzās un pieņēma ātrus lēmumus, nedomājot par sekām, kas būs pēc tam. Kādu rītu Pēcis pamodās ar milzu kāri pēc sulīgām zemenēm. Tās auga tālajā pļavā. Laiks doties ceļā! Viņš devās ceļā cauri mežam un drīz nonāca vietā, kur taka sazarojās 3 virzienos. 1, 2, 3. Pirmais ir ātrais ceļš, otrais ir kārdinošais ceļš, un trešais ir drošais ceļš. Kā tev liekas, kuru lai izvēlos? Ātrais ceļš. Es jau gandrīz vai jūtu zemeņu garšu mutē. Nodomāja Pēcis. Vēlēdamies ātrāk dabūt zemenes, Pēcis metās ātrajā ceļā, nepārbaudot, kas slēpjas zem lapām. Viņš steidzās, ka pēc dažiem soļiem aizķērās kāja aiz noslēpta zara, apgāzās un ieslīdēja augstā dubļainā peļķē. Kažociņš nošķiests, deguns slapjš. Ak vai, tas nebija labs lēmums. Viņš izkāpa no peļķes un mēģināja notīrīties. Tad viņš atgriezās sākumā un tagad palūkojās uz kārdinošo ceļu, nokaisītu ar košiem papīrīšiem un spīdīgiem plasmas gabaliņiem. Vai cik spīdīgi! Man patīk šis ceļš! Viņš nepadomāja, kāpēc tie spīdumi tur ir un vai tas ir droši. Un Pēcis devās pa kārdinošo ceļu. Bet spīdumi un dārgumi izrādījās veci, lipīgi konfekšu papīrīši, ko kāds bērns bija nometis. Tie pielipa pēča kažokam un pirkstiem. Tālāk pa taku gulēja tukša skārda buņģa. Kad Pēcis pēc tās pastiepās, viņš gandrīz iegrieza sev pirkstiņā. 2 sliktas izvēles pēc kārtas. Pēcis apsēdās, dziļi ieelpoja un paskatījās uz to, kas palicis. Uz 3. drošo ceļu. Tas nebija ne košs, ne ātrs, bet skaidrs un plats. Pie tā malas sēdēja veca gudra pūce. Pēcis jautāja: Pūces kundze, es gribu zemenes. Es jau mēģināju ātro un kārdinošo ceļu, bet abi mani ieveda nepatikšanās. Pūce lēni piemiedza acis. Mazais Pēci, vienmēr vajag padomāt, kas notiks pēc rīcības. Ātrais ceļš nevienmēr ir drošākais. Kārdinošais ceļš nevienmēr ved uz labu, bet šis ceļš ir drošs un apdomīgs. Varbūt ne pats ātrākais, bet prātīgākais. Pēcis saprata. Viņš izvēlējās drošo ceļu. Gājiens bija lēnāks,
bet patīkams. Viņš satika vāveri, kura pastāstīja joku. Viņš neaizķērās, un viņš nesasmērējās. Drīz pēcis sasniedza zemeņu pļavu. Ogas bija sūlīgas un saldas. Viņš saprata, dzīve ir kā meža taka. Katrs lēmums ir izvēle, pa kuru taciņu iet. Ja izvēlamies būt apdomīgi un gudri, ceļš uz panākumiem ir drošāks un patīkamāks. Kopš tās dienas pēcis nesagrāba pirmo, ko ieraudzīja. Viņš apstājās un pajautāja sev. Kura izvēle mani aizvedīs pie zemenēm, nevis pie pēļķes? Ik viens lēmums, pat vismazākais, ietekmē tavu nākotni. Nesteidzies, padomā par sekām un izvēlies gudri. Drošs pārdomāts ceļš gandrīz vienmēr ir labākais. Jūs skatāties saturu bērniem Tipu Tapu. Šeit jūs atradīsiet bērnu dziesmas, Pamācošas video stāstus. un arī pasakas, ko klausīties pirms čučas. Iečako!